Sveiks, mans mīļais skatītāji! Šodien mēs parunāsim par sirds lietām, jo mūsu sirsniņa ikdienā tiek pakļauta diezgan lielai slodzei. Uz sarunu esmu aicinājusi ģimenes ārsti Karīnu Verneri. Sveika! Sveika! Prieks tevi satikt. Man arī. Kas ir pārslodzes sirdī ikdienā? Īstenībā viss ir atkarīgs, kā mēs to vārdu saprotam. Ja mēs sēžam, neko nedaram, visu laiku, ja tāds pasīvais dzīves veids, ja, tā arī zināmā mērā pārslodzes sirdī. Jūs iedomājaties, jūs visu mūžu, ja šitā te iet, ne visu mūžu, bet, teiksim tā, entus mēnešus tādā stāvokli pavadījāt laiku. Un pēkšņi jūs izdomājat, ja, ka pietiek, ja vajag, ja kaut kā pievērsties. Jā, tieši tā, ja. Vai sanāks, nesanāks, ja tā sirsniņa nav trenēta. Protams, varbūt arī pārslodze, ja, ko mums rāda ikdienā stresa situācijas. Ja. Protams, ja, varbūt arī pārslodze, ja cilvēkam ir kaut kāds iekšķīgas saslimšanas, ja, kas var sekundāri ietekmēt sirds veselību. Ģenētiskie faktori, ja, kaut kādas vīrusālas saslimšanas, ja, kas arī var ietekmēt un veicināt sirdī pārslodzes. Metaboliskie procesi, vielmaiņas traucējumi, tie faktori, kas var izraisīt pārslodzes sirdī, ļoti daudz, ja, un te nebūtu arī nav jābūt, ja, tikai fiziskām pārslodzēm. Arī pasīvais tāds dzīves stils, ja, zināmā mērā veicina pārslodzes sirdī. Ja. Kādas ir tās sūdzības, kad cilvēks sāk just, ka viņam kaut kas nav labi? Cilvēki īstenībā ja, diezgan dažādi tās sūdzības raksturo. Ja. Vienam cilvēkam liekas, ka viņiem pietrūks gaisa, ja, darot ja, ikdienas teiksim, tā, aktivitātes. Citam cilvēkam viņš atzīmē ja, kaut kādu neritmisku brīžiem, pārāk ātru sirdsdarbību, ja kaut kas tur viņam iekšā notiek, kaut kas kūliņo, kā bieži vien tie pacienti stāsta ja, mums ārstiem. Tad, protams, ja, dažreiz liekas, ja, ka tur kaut kas iesāpās, ja, sažņaudzās, kaut kas spiežās ja, tai sirds rajonā. Ja, un tas faktiski tas ir tās galvenās sūdzības, ar kurām atnāk pie mums pacienti. Labi, sākam arī braukt, braucam vienmērīgi. Šajā brīdī veicam slodzes testu, jeb veloergometriju ar mērķi noskaidrot konkrētā cilvēka slodzes toleranci, kāda ir asinsspiediena reakcija pie slodzes, kāda ir pulsa reakcija pie slodzes, jeb šī chronotropā reakcija. Un patiesībā jau veloergometrijas viena no svarīgākajām indikācijām ir noskaidrot išēmiju ar aizdomām, pacientiem ar aizdomām par koronāru sirds slimību. Patiesībā es ieteiktu veloergometriju jeb slodzes testu veikt jebkuram cilvēkam vismaz reizi dzīvē. Bet, ja tā sīkāk, tad arī ir konkrētas indikācijas, tā ir gan šī primārā, gan sekundārā profilakse. Primārajā profilaksē tas galvenokārt būtu ar mērķi noskaidrot slodzes toleranci, kā asinsspiediens, kā pulsa frekvence reaģē uz slodzi. Pacientiem ar nedaudz paaugstinātu asinsspiedienu, ar tā teikt, robežu hipertenzija, kad mēs īsti nevaram saprast, vai tā tomēr ir hipertenzija, vai tas ir normāls asinsspiediens, ar neskaidrām aritmijām iespējams un ar stenokardiju. Doktor, kāds ir rezumē? Dzīvošu? Kopumā rezumē ļoti labs. Nobraucāt, es teiktu, diezgan lielu slodzi, vairāk kā 7 minūtes. Varbūt, ja man nedaudz būtu atļauts piesieties, tad būtu augsts miera stāvokļa pulss. Tas nozīmē, ka jūs jau atnācāt ar pātrinātu pulsu un nedaudz paaugstinātu asinsspiedienu. Bet to mums vajadzētu skatīties tādā ilgtermiņā, vairāk mājās pamērīt. Šie mājas mērījumi ir ārkārtīgi svarīgi arī kardioloģiskajiem pacientiem, vai pat tie, kas nav pacienti vēl, tīri tādu profilaktiskos nolūkos. Otrs noteikti ir jāsako holesterīna rādītājiem, ja tie nav noteikti, tiem būtu noteikti jābūt zināmiem. Bet kardiogramma ir laba, submaksimālo pulsu sasniedzāt, kas ir mūsu arī izmeklējuma mērķis. Kopumā ir labi. Mums šodien galvenajā lomā ir sirsniņa, mūsu sirds veselība, un tāpēc es vēršos pie tevis, jo zinot to, ka Lotus Pharma ir izveidojuši vairāk nekā 200 produktus,
dažādām mūsu ķermeņa daļām, tad sirdī es domāju, ka arī kaut kas jums ir padomā. Lotus Pharma ir izstrādājusi jaunu, unikālu produktu sirds veselībai – Aterolip Ritmo. Un kā jau nosaukums atklāja, ritms, sirdi ir jāstrādā pareizā ritmā. Un mūsdienās skrējienā, darbi, slimības dažādi stresa faktori ir sirdī pārslodze. Tāpēc, lai sirds būtu tādā vienā ritmā, labā ritmā, ir nepieciešams produkts, un Lotus Pharma ir laidis klajā šo jauno produktu Aterolip Ritmo. Aterolip Ritmo sastāvā ir svarīgākā ir vilkābele, jo vilkābele jau sen ir zinām, arī mūsu vecmāmiņas lietoja vilkābeli, bet kas ir būtiski, ka ir jābūt standartizētam vilkābeles ekstraktam. Un ja mēs paskatāmies aptieku plauktos, tad negluži visiem ir tāda standartizācija kā mums. Tāpēc svarīgi, lai šī vilkābele ir efektīvā devā, kas ir 160 mg. Un vilkābele ir tas galvenais šajā te produktā, un nevar aizmirst par magniju un kāliju. Jo tās ir mikroelementi, kas palīdz sirsniņai pareizi un precīzi strādāt. Tāpēc, lai sirds būtu ritmā tieši tā kā vajag. Ir no olīvu lapām iegūtais hidroksitirezols, varbūt tāds sarežģīts vārds, bet būtībā tas ir polifenols, kas kavē aterosklerozes attīstību. Respektīvi, tas palīdz asinsvadiem būt stipriem un spēcīgiem, lai tā sirds strādāt ar jaudu. Ir novērots, ka ne tikai vecāki cilvēki nāk ar kaut kādām sūdzībām uz sirdi, bet arī jaunos gadus cilvēki nāk un sūdzās, ka viņiem ir kaut kādas galvas sāpes, galvas reiboņi, sirds klauvas, kaut kāda pārsitiena, diskomforta sajūta sirdī. Protams, vajag atbalstu, vajag stiprināt to sirdi, un mēs kā farmaceiti varam arī piedāvāt tos preparātus, kuri var palīdzēt. Tie preparāti, kuriem sastāv, piemēram, ir magnijs un kālijs, vispār mikroelementu to balanse, ļoti svarīgi pareizi sirds darbībai. B1, B6 vitamīni, arī ļoti labi palīdz uzturēt to normālu sirds darbību, protams, vilkābeli. Un tāds viens no preparātiem ir Aterolip Ritmo. Dabīgs, Latvijā ražots produkts, kura sastāvā ir gan vilkābele, var samazināt to asinsspiedienu, normalizēt sirds ritmu. Ir arī tiamīns sastāv, kurš palīdz uzturēt normālu sirds darbību. Aterolip Ritmo mēs varam ieteikt gan jaunākiem mūsu pacientiem, kuriem ir, piemēram, pārslodze vai kaut kāds uztraukums, liels stress, kas ļoti noslogo to sirdi. Gan arī pacienti, kuri sūdzās par paaugstināto asinsspiedienu, kas tas augsts asinsspiediens nemanāmi pārsloga mūsu sirdi, un, protams, arī vajag to palīdzību. Tad šim visam var palīdzēt Aterolip Ritmo, kuri jālieto vienreiz dienā, kopā ar ēdienreizi, pirmajā dienas pusē, un tas var tiešām palīdzēt atbalstīt mūsu sirdi, uzlabot to darbību, un stiprināt to. Aterolip Ritmo ir brīnišķīgs jūsu izgudrojums, jūsu farmācijas Lotus Pharma izgudrojums, bet saki lūdzu, kāds ir tavs dzīves ritms un kā tu spēcini savu sirdi? Dzīves ritms man ir diezgan dinamisks, kā jau ikdienā jauniem cilvēkiem, bet man ir tā sirds formula, kas man dod spēku un arī emocionāli mani gandarīja ir tautudējas. Jo tā ir gan slodze tomēr, ir jāpieslēdz prāts, jo nav tā, ka tur var darīt visu, ko grib, ir jāsako kādām instrukcijām līdzi, un tomēr es tiekos ar draugiem, un mēs dejojam ar partneri, mums ir tās attiecības savstarpējās, un tā kā tas jau arī stiprina to sirdi, ka tu dari to, ko tu mīli, ka tu ēd to, ko tu mīli, augļi, dārziņi un pārējais, un esi, lai tevi arī citi mīlētu. Tā kā ar Aterolip Ritmo mēs varam stiprināt, uzlabot un spēcināt sirdi, bet vajag arī aktivitātes ieviest dzīvē. Katrā ziņā man šķiet, ka dēja ir tā laimes formula, jo tā kā tu teici, ka tas nav vienkārši, tas ir ārkārtīgi sarežģīti, bet skaisti bez gala. Un sevišķi koncertos, ka mēs visi sēžam un priecājamies par jūsu padarīto un jūsu sirds gavilē. Paldies liels par sarunu, paldies par produktu, mēs ļoti priecājamies un lai jums veicās un lai mums veicās. Paldies!